Veidojot kursu Dzīvības elpa, es domāju par vienu ļoti konkrētu cilvēku, par to, kurš ārēji tiek ar visu galā, kurš ir stiprs, atbildīgs, domājošs, par to, uz kuru citi paļaujas, bet kurš iekšēji ir ļoti noguris. Noguris no tā, ka visu laiku ir jābūt formā, jābūt savāktam, stipram, visu varošam. Noguris no tā, ka prāts tā īsti nekad neapklust. Noguris no tā, ka ķermenis ir saspringts pat tad, kad it kā ir miers. Un bieži vien nav pat skaidrs, no kā tieši ir radies šis nogurums. Ir tikai sajūta, ka kaut kas iekšā jau sen prasa apstāties un atpūsties. Ja klausoties, tev rodas sajūta, ka tas ir par tevi, tad zini, to visu var mainīt. Ir cilvēki, kuri atrod sev glābiņu kursā Dzīvības elpa, kurā jau pēc pirmās nodarbības cilvēks sajūt vienu. Viņi sen nav jutušies tik mierīgi un gulējuši tik labi. Caur elpu ļoti ātri kļūst redzams tas, cik daudz mēs sevī uzkrājam un nesam sev līdzi, un cik milzīgs ir atvieglojums brīdī, kad to visu var it kā atlaist. Varbūt arī tev der to izmēģināt.